sabiedrībai Lazdonas piensaimnieks pamat uzdevums ir piena pārstrāde. Tātad iepērkam pienu no vietējiem, uzsveru no vietējiem zemniekiem un pārstrādājam to dažādos produktos. Kāpēc tieši šeit, Lazdonā? Varu teikt, ka jau 19. gadsimta beigās Muižas pagrabos jau bija ierotava tieši šeit, Lazdonā, tieši šitajās ēkās, kurās mēs patreiz atrodamies. Akciju sabiedrība Lazdonas piensaimnieks, domāju, ka noteikti atšķiras ar to, ka ir viens no senākajiem senu tradīciju bagāts uzņēmums. Jau tātad pagājušā gada nogalē apritēja veseli 100 gadi, kopš šeit uzņēmums darbojas. Kolektīvā ir apmēram vidēji tā caurmērā katru gadu strādājam 80 cilvēki. Protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmums, un es personīgi varu lepoties, tie ir mani darbinieki. Veiksmes atslēga, tīri tādas veiksmes, man liekas, neeksistē. Ir ļoti rūpīgs darbs, ļoti liela atbildība pret tiem visiem cilvēkiem, ar ko sastrādājušies esam. Precizitāte, godīgums. Visas iekārtas esam atjaunojuši, nomainījuši pret modernākām iekārtām. Un domājot par vidi, mēs esam notekūdeņu attīrīšanu attīstījuši un tā tālāk. Katru gadu ieguldam nosacītus finansu līdzekļus, ar ko attīstam uzņēmumu. Katra diena ir ar jauniem notikumiem, jauniem pavērsieniem, un tas gandrīz jāsaka, ka motivē. Kad celies no rīta un zini, ka jauni notikumi atkal priekšā. Uzskatu, un mēs visi tā uzskatām, ka sasniegts ir diezgan daudz un pat ļoti daudz šajos 30 gados. Es teiktu, jaunajiem nevajag baidīties, vajag uzdrošināties. Pa otru pusi jāsaka, ka jābūt ļoti atbildīgiem, ļoti precīziem, arī godīgiem. Jebkurā ražošanā es teiktu, ka šis darbs ir ļoti pateicīgs. Ļoti svētīgs, priekš cilvēkiem ir darbs. Jāsaka tā, ka nākotnē ir visu mūsu rokās. Gribētos teikt visiem arī Latvijas iedzīvotājiem, ka jāuzsver tomēr produkcijas patēriņš no tā tirgus daļas, kas ir šeit ražota un kas ir pārstrādāta un izražoti produkti no iekšējām vietējām izēvielām. Man ļoti gribētos pieklauvēt visiem pie sirdsapziņas, un tad mēs visi kļūsim vēl mazliet bagātāki. Mēs varam, mēs daram, un jūs arī varat.